Vai jūs ticat spokiem? Nē. Bet kā tad ar Rundāles pili, kur spokojas baltā dāma, un Ādolas pilī, kuras gaitiņos nevar nomazgāt asinis, un Krustpils pils, kur skan mistiski dīvaini smiekli? Arī Liepājā spokojās. Baseina ielas kopmītnēs, kādā mistiskā Liepājas ēkā un arī jūsu skolā. Kādā vējainā pilnmēnes naktī pakārās vīrietis. Pagāja laiks, cilvēki aizmirst par šo šausmīgo negadījumu, un šajā mājā ievācās kāds jauns pāris. Viņi dzīvoja laimīgi, pilnvērtīgu dzīvi, viņiem piedzima bērniņš, un tad pēkšņi kādā vēlā nakts stundā viņš nošāvās. Sieviete no šausmām sajuka prātā, un kādā no naktīm, kad viņu atkal un atkal mocīja briesmīgie mūri par šo nakti, viņa nogalināja savu vienīgo mazo meitiņu. Tauta runā, ka šīs meitenītes gars var joprojām klāņo par bēniņiem.